Esat sveicināti Audita akadēmijas studijā. Pie mums šodien viesojas profesors Haralds Plaudis. Labdien! Labdien! Jā, viņš ir pieredzējis ārsts, ķirurgs un pavisam nesen vadījis arī Latvijas lielāko slimnīcu, Rīgas Austrumu Klīnisko universitātes slimnīcu. Un šodien mūsu saruna būs par to, kā ir vadīt tik lielu slimnīcu, un cik daudz iekšējais audits var palīdzēt šīs slimnīcas vadīšanā. Un, jā, profesori, sakiet, cik viegli vai grūti ir vadīt tik lielu slimnīcu? Jā. Kā es parasti saku, tas ir tā, kā aptvert neaptveramo. Jā. Jo, jāsaka tā, ka laikam veselības aprūpe un tieši slimnīca, šķiet, ka ir tāds vissarežģītākais organisms, jo te jau nav runa par to, kā ārstēt pacientus vai diagnosticēt pacientiem kaut ko, bet tur ir jānodrošina pilns servis. Jā, sākot no garderobes, kur ienāk pacientu piederīgie, tie pacienti ir jāpabaro. Piemēram, Austrumu slimnīcā katru dienu tiek pasniegts apmēram 3500 porcijas pacientiem. Jā, iedomājieties, kas tā ir pa loģistiku. Tātad tur ir visa diagnostika, personāla vadības jautājumi, juridiskie jautājumi. Tā ir tāda, kā saka, pilsētā, kuru aptvert, un tad reizēm rodas tā sajūta, vai tiešām ir tā sajūta, ka tu to visu vadi, vai tie ir kaut kādi procesi, kuriem tu pieskaries un palaidi noteiktā virzienā, vai... Jā, kas tas viss ir? Un tas ir jāsaka, tiešām tas ir ārkārtīgi izaicinoši, bet tāpat laikā tas ir ārkārtīgi interesanti un droši vien, ka novecoties. Un ja runājam par dažādām Alzheimera profilaksēm, tad tas ir tā īstā vieta, kur profilaktēt. Kas, jūsuprāt, šķiet nepamanīts no malas, tik lielā vispār slimnīcas vadībā vai kopumā šajā slimnīcā? Ko cilvēki no malas neredz, kas tur īstenībā notiek? Mēs jau šobrīd dzīvojam tādu, kā saka, superziņu laikmetā, jā, jo ja tur nav kāds pasaules pirmskaņojums vai kaut kas ir noticis pirmo reizi, tad, ko jūs tur darat? Jūs taču neko tur nedarat. Un man liekas, ka tā veselības aprūpē tas sarežģītākais, vienlaikus sarežģītākais un tas maz pamanītais ir tā normālība. Jo tajā brīdī, kad nav ziņu par veselības aprūpes sistēmu, īstenībā tas ir brīnišķīgi. Tas nozīmē, ka tas organisms funkcionē, viņš strādā, mēs pacientiem palīdzam, pieņemsim, kad nav komplikāciju, visi procesi notiek. Bet tad, kad pa mums sāk runāt, tad ir divas lietas. Vai mēs, kā es teicu, esam izdarījuši kaut ko pirmo reizi, vai ir ziepes diezgan liels. Jā, tā kā faktiski es domāju, ka tā ir tā normālība, kuru mēs līdz galam, kā sabiedrība, varbūt neredzam un nenovērtējam. Un visa slimnīca balstās tādos procesos, vai ne? Kā jūs minējāt, tur ir tik daudz to puzles gabaliņu. Un kā ir un cik viegli ir salūst kādam no tiem puzles gabaliņiem un kādam no tiem procesiem? Jā, medicīnā es teiktu, ka faktiski šie procesi, mēs viņus varbūt nedaudz citādāk saucam. Mēs viņus saucam par tādiem algoritmiem vai reizēm vadlīnijām. Bez viņiem mēs nevaram iztikt, jo neapšaubām, ka medicīna ir zināmā mērā māksla, kur tie lēmumi ir individualizēti, bet tāpat laikā tie lēmumi visi ir balstīti ļoti nopietnos pierādījumos, kas ir šie algoritmi. Un ja mēs tos pierādījumus un šos algoritmus izmantojam, ikdienā bez tā nevar, tad tas kuģis brauc uz priekšu. Ja mēs sākam improvizēt, tad var būt sarežģījumi, un jāsaka, ir, protams, dažādas situācijas, ir īpaši šīs neatliekamās kritiskās situācijas, kurās improvizācija, es teiktu, vispār ir aizliegta. Jo tās pat ir juridiskas sekas, var iestāties, ja es neesmu darījis visu atbilstoši. Bet, protams, kad mēs visi esam cilvēki, kā jūs zināt, mēdz nogurt, un cilvēkiem mēdz būt arī privātās dzīves, kas ietekmē to, kā viņš šodien jūtās. Un tas viss ir jāņem vērā. Un ko kopumā nozīmē kvalitatīva veselības aprūpe un kā mēs vispār to varam saprast un novērtēt? Jā, brīnišķīgs jautājums. Un, protams, kad
Medicīna ir tik ārkārtīgi daudzšķautņaina, un, protams, ka katrā nozarē vai katrā lietā ir izstrādāti arī kvalitātes kritēriji. Jā, teiksim, tas tā joma, kas ir man tuvāk, piemēram, ķirurģija, ir skaidrs atkarībā no tā, cik tad ir komplicēta operācija, cik daudz drīkst vai nedrīkst būt komplikācijas. Lai mēs to pateiktu, mums tas ir jāuzskaita. Ja? Un ļoti detalizēti jāuzskaita, jo komplikācijas arī var būt ļoti vieglas, viņas var būt sarežģītas. Un droši vien, kad tas ir tas svarīgākais un arī reizēm sarežģītākais to pulsu turēt, kad es nepārtraukti analizēju savu kvalitāti. Tā ir tā medicīniskā puse. Un, protams, otra puse, ko mēs reizēm nepamatot aizmirstam, ir arī tā pacienta puse. Jo, kā tad tas pacients reaģē uz to, kā mēs viņu ārstējam? Ja, protams, visi ārsti ir absolūti brīnišķīgi profesionāļi, kas nekad nekļūdās. Vai ne? Un visi pacienti atvesaļojās, un visi pacienti ir apmierināti. Bet mēs ļoti labi zinām, ka reālā dzīvē tā tas nav. Un tāpēc mums ir svarīgi monitorēt tās abas puses un viņas likt kopā. Un tikai tādā veidā, starp citu, arī ir iespējams iet uz priekšu un kļūt labākiem. Jo, ja tu esi ļoti labs, tad tu vari kļūt ļoti, ļoti, ļoti labs. Bet kā tu to mēri, vai ne? Profesor, kas jūsuprāt ir tie lielākie riski, kas ir veselības nozarē, slimnīcās iekšā? Ļoti, ļoti daudz un dažādi. Jo ļoti interesants salīdzinājums bija par veselības aprūpes sistēmu un, piemēram, par tādu ārkārtīgi regulētu sistēmu kā aviācija vai, piemēram, naftas industrija, kur arī ir process. Un, piemēram, ja aviācijas drošība ir visaugstākā drošība pasaulē. Savukārt, ja mēs salīdzinām ar tiem notikumiem vai komplikācijām, kas vienkārši notiek, tāpēc, ka viņas notiek veselības aprūpes sistēma, un ja mēs šo veselības aprūpes sistēmu pārceltu uz aviācijas industriju, tad katru dienu ziņās mēs dzirdētu par apmēram 200 lidmašīnām, kas kaut kur ir nokritušas. Jā, tas vienkārši tas ļoti labi parāda to, ka tā drošība nevar tikt pārvērtēta vai novērtēta pa zemu, bet tāpat laikā tās ir divas varbūt nesalīdzināmas lietas. Bet tāpat laikā veselības aprūpē arī ir ārkārtīgi stingri kritēriji un ārkārtīgi stingras lietas, kurās mums ikdienā ir ļoti dzelžaini jāsako un jāmēra. Un kas būtu tās atslēgas, kā tos riskus novērst? Tā ir šī mērīšana, sekošana līdzi? Es teiktu, tā ir kultūras maiņa. Jo patiesībā, ja mēs uzdotu jebkuram ārstam jautājumu, sakiet, lūdzu, vai jūs kvalitatīvi un labi ārstējat? Tad diez vai kāds teikt, ziniet, nē, es šodien aizgāju uz darbu, es mēģināju darīt visu, lai tas būtu nekvalitatīvi. Jā? Tas būtu šausmīgi, ja tas būtu. Bet atkal tā ir tā kultūras maiņa, un tas ir tas, ka mēs arī tās sliktās lietas, kas neapšaubām gadās, ka mēs viņas neslaukam zem galda, zem tepiķa, bet ja ir kaut kas noticis un gadījies, bet ka mēs sēžamies visi pie galda un mēģinām saprast pirmām kārtām, kāpēc tas notika, kā tas vispār notika un ko mēs tagad visu darīsim, lai šis notikums vispār nekad neatkārtotos vairāk. Ja? Un tā ir saruna. Saruna tieši vadībai, jo tas nav process, kas sākās kaut kur apakšā. Šī kvalitāte un vispār tā kultūras maiņa, mēs jau to visu ļoti labi zinām. Ja vadībai tas nav svarīgi, vai varbūt es neteiktu tik skarbi, bet ja vadība tam ļoti nepievērš uzmanību, tad tas darbs vienkārši notiek. Kaut kā jau viņš tur notiek. Vai ne? Dienas beigās viss tā kā ir apmierināti. Bet ir jāvirzās uz to izcilību, un vienīgais veids ir mērīt un nākt kopā un runāt par lietām. Jā, un kāda loma kvalitātes noturēšanā un kopumā tajā kultūras maiņā ir iekšējam auditam? Lielisks jautājums. Es ļoti labi atceros, ka tas bija pirms 5 vai 6 gadiem līdz, kad Austrums slimnīcā parādījās iekšējais audits. Un es teiktu, ka mums visiem tas bija šoks, gan iekšējiem auditam, gan arī slimnīcas kolektīvam. Bet es domāju, ka tā loma ir ārkārtīgi būtiska. Es teiktu, ka viņi noteikti līdz šim brīdim vēl nav
novērtēta. Es domāju, ka tā lieta, kas ir arī jāmaina, un es ceru, ka viņi mainīsies, kad audits tas nav kāds visu zinošais, cilvēks vienkārši visu zina, jebkurā nozarē, vai tā ir medicīna, vai tā ir tāpat avio industrija, ka tas tā noteikti nav, ka tas arī ir cilvēks, kurš mācās un kurš skatās, kā tie normatīvi akti tiek pielietot, bet audits nav soģis. Tas nav cilvēks, kurš atnāks un tagad pēc tam vadībā aiznesīs papīrīt un teiks, redziet, tas Jānis un tā Baiba, viņi ir sliktie, viņiem kaut ko tagad tūlīt pat vajag darīt. Ja? Bet es domāju, ka tas audits ir vairāk arī kā tāds instruments, kas to diskusiju paceļ vadības līmenī un norāda uz lietām, varbūt, kurām mēs ikdienā skrienam pāri, domājot, tas process ir kārtībā. Ja? Bet varbūt, ka viņš ir kārtībā, bet ko tad mēs darām, kā tad mēs mēram atkal, ja? Vai mēs rīt būsim tikpat labi kā šodien? Varbūt, ka nē. Jā, pašā sākumā minēja, ka pavisam nesen vadījāt Rīgas Austrumu Klinisko universitātes slimnīcu, šobrīd esat ārsts, atgriezies ārsta profesijā. Sakiet, kurā pozīcijā jums ir vairāk vajadzīgs auditors? Vai kā ārstam, vai jūs saredzat vispār, ka auditors kaut ko jums var palīdzēt, vai vairāk kā vadītājs? Un kāpēc? Jā, lielisks jautājums. Es teiktu tā, ka tad, kad es biju vadītājs, tad skaidrs bija tas, ka tas audits bija tāda daļa no procesa. Bija audita plāns, un mēs ļoti labi un skaidri zinājām, kura struktūra vienība kurā brīdī tiks auditēta. Un tad tā Saurona visu redzošā acis pavērsās uz to struktūru vienību, un ne jau tikai audits, bet arī tā vadība skatījās, kas tad tur būs. Un tad viss tur centās un viss notika. Tagad, protams, ka no tās otras puses raugoties, ikdienā skaidrs, ka nesanāk ar auditu tik daudz strādāt, bet droši vien, ka tas, kas man ir palicis, un droši vien, ka paliks, ir tas, kad ir jābūt šim te plānam. Ir jābūt dienas beigās tam, tad, ko tad es rīt darīšu citādāk, vai ko tad es rīt uzlabošu, vai ko mēs tagad reģistrēsim, un kāpēc mēs to darīsim, jā? Jo vienmēr ir tā jēga jābūt, kāpēc es kaut ko daru. Daru tikai tāpēc, ka to vajag auditoram, droši vien, ka nē, es to daru tāpēc, ka tas ir svarīgi pacientam, tas ir svarīgi sistēmai. Kā jūs saredzat, kurā brīdī iekšējais auditors sniedz reāli tādu pievienoto vērtību pienesumu organizācijai, slimnīcai, varbūt pašam darbiniekam? Man jau liekas, ka arī iepriekšējā pieredzē, kad tas audita gala ziņojums, man liekas, ka jā, viņš varbūt ir svarīgs tur tai augstākai vadībai, bet man liekas, ka tai pašai sistēmai un organizācijai vai struktūra vienībai, kurā tiek auditēta, tas vissvarīgākais ir audita process. Un tad, ja ir šī komunikācija un savstarpēja sapratne par tām lietām, es domāju, ka tajā audita procesā, ja viņš notiek pareizi, es domāju, ka arī struktūra vienība daudz ko mācās un daudz ko par sevi uzzina pavisam citādāk. Tas rezultāts ir rezultāts, un tas ir kaut kādi mērķi, tie kaut kādi KPIs ir nodefinēti, ok, fine, mēs tagad uz to iesim un darīsim, ja? Bet šis process ir vissvarīgākais. Un kā jūs redzat, kāda ir tā ideālā sadarbība starp audita komandu, auditoriem un tad darbiniekiem, medicīnas personālu, vai varbūt tiek auditēts slimnīcā, protams, ne tikai ārsti, bet arī kāda parasta administratīvā struktūra vienība. Kas ir tā ideālā tāda sadarbība? Atklāta saruna. Un tas, ka audits ir skaidri noformulējis to audita mērķi, jo, ja mēs kaut ko īsti nezinām, skaidrs, ka tas mērķis var bišķīt mainīties, tā mums ir bijis, kad no sākuma liekas tā, bet beigās kaut kas pieprecizējās. Jā, bet ka tā ir tāda savstarpēja saruna, kuras laikā tad rodās izpratne, kāpēc mēs to darām un beig galā, kāds būs tas rezultāts un kāds būs ieguvums sistēmai no tā rezultāta. Jā, varbūt jums ir kāds aicinājums tiem, kam vēl nav bijusi saskara ar auditoriem, varbūt arī medicīnas personālam. Ko jūs teiktu? Kāpēc nebaidīties no tā auditora? Vienkārši tāpēc, ka nevajag baidīties. Es domāju, ka pat tad, kad
Ārsts un vispār ārstniecības un aprūpes personāls ir samērā, tā neko sliktu ar to nedomājot, vienkārši organizēti cilvēki. Tad tiem procesiem ir jābūt vienkāršiem, un ja viņi ir vienkārši, tad viņi strādā. Bet tāpat laikā ir ārkārtīgi būtiski no tās rutīnas, kas no vienas puses glāb dzīvības, jo viņi ir tie procesi tur darbojās, bet tomēr mazliet izkāpt ārā un paskatīties varbūt bišķīt no citas puses. Var darīt citādāk, un reizēm citādāk darot, var darīt labāk. Man pašam ir bijis neskaitāms reizes dzīvē situācija, kad es esmu vaicājis padomu, piemēram, pacientam. Jo mēs kā cilvēki, kas ir ārkārtīgi iesaistīti procesā, mēs bieži vien esam tik fokusēti uz kaut kādu procesu, ka mēs vispār neredzam to, kas mums notiek apkārt. Un to vienkārši vajag izmantot. Cilvēki no malas reizēm daudzas lietas pasaka brīnišķīgi priekšā. Teiksim jums paldies. Paldies par sarunu un paldies, ka klausījāties. Un, aicinam arī jūs paskatīties uz saviem procesiem, kuros jūs esat iesaistīts no malas, un varbūt jūs varat panākt citus labākus rezultātus. Uz tikšanos! Tā.